Es vēlēšanās no partijas Saskaņa man uzaicināja tātad no Vidzemes. Es startēju, pats esmu nācis no Vidzemes. Un, es teiksim, ne tā vienkārši, ka es vienkārši startēju, lai neko nemainītu. Es domāju, ka man izdosies kaut ko arī mainīt. Un kad mums nebūs vairs tā, kad mūsu valsts iet tā kā, teiksim, kaut kāds kuģis un virziens mums nav saprotams, uz kuru virzienu tad mēs ejam. Kāpēc no partijas Saskaņa? Ja? Es uzskatu, ka tā ir vienīgā partija, kas nav parādījusi sevi no sliktas puses, kas nav neko apzagusi. Pirmām kārtām, otrām kārtām nav bijusi pie varas nekad. Ja? Tātad viņa nav parādījusi to, ka viņa tur stāv pie varas un tikai zog. Ja? Un trešais piemērs ir Rīga. Kā Rīga ir izmainījusies. Ja? Un tas pats spaiss, pieņemsim, ja? Cīņu pret to spaisu mēs guvām atbalstu pie Rīgas mēra. Un Rīgas mērs Nils mums teica, jā, puikas, davai, uz priekšu. Es visādi jūs atbalstu. Ja? Tas ir tas signāls, kas man lika izvēlēties, ja? no kuras partijas. Un arī tas, kad šeit, teiksim, šajā partijā nedala ne krievus, ne latviešus, ja? ne čigānus, ne baltkrievus. Ja tu esi spējīgs kaut ko izdarīt, nāc un dari.